Šodienas meditācijā mēs strādāsim ar nodomu sajust dziļu iekšēju mieru, pievēršot uzmanību savai elpai. Elpa ir meditācijas neatņemama sastāvdaļa. Tā darbojas kā tilts starp ķermeni un prātu, un ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kas mums palīdz atrast dziļu iekšēju mieru un saikni ar sevi. Tagad atrodi savu ērtu pozīciju. Pievērs uzmanību savam mugurkaulam, lai tas ir taisns un dabiski izstiepts. Pleci maigi atslābināti. Svarīgi, lai tu justos ērti un bez lieka sasprindzināja. Tu vari sēdēt uz grīdas lotusa pozā, sakrustotām kājām vai arī uz krēsla. Ja izvēlies sēdēt uz krēsla, pārliecinies, ka mugura ir taisna un pēdas ir stabili balstītas grīdā. Savas rokas tu vari novietot uz ceļiem. Ja tu veic šo meditāciju dienas pirmajā pusē, tu vari turēt plaukstas atvērtas uz augšu, kā simbolu tam, ka tu esi atvērts dienai un ar pateicību pieņem visu, ko tā tev nes. Savukārt, ja tu meditē vakarpusē, tu vari turēt plaukstas vērstas uz leju, lai sazemētos, nomierinātu nervu sistēmu un maigi noslēgtu dienas enerģiju. Kad esi atradusi vai atradis savu ērtu un stabilu sēdes pozīciju, ļauj sev noskaņoties meditācijai un maigi aizver acis. Veic dažas garas, lēnas un dziļas ieelpas. Ieelpo caur degunu un izelpo caur degunu vai muti. Ļauj elpai pamazām atrast savu dabisko ritmu. Pievērs uzmanību katrai ieelpai, kā tā ieplūst nāsīs, ceļot caur plaušām un paceļ vēderu. Un sajūti katru izelpu, kā vēders maigi noslīd. Gaiss paceļas augšu pa plaušām un izplūst caur nāsīm vai muti. Ļauj savai uzmanībai plūst līdzi elpai. Pamani, kā ieelpa atšķiras no izelpas. Sajūti, kā gaiss ieelpā ir nedaudz vēsāks un kā tas izelpā kļūst nedaudz siltāks. Elpo dabiski, tā kā tu parasti elpo. Nemēģini elpu mainīt vai kontrolēt. Vienkārši elpo un vēro šo brīdi, tādu kāds tas ir. Turpini elpot savā ritmā. Ja prāts aizklīst pie domām, plāniem vai ikdienas rūpēm, pamani, ka tas ir noticis, vēro šīs domas, cik neitrāli vien iespējams, un tad ļauj tam visam aizplūst. Tu vari iztēloties, ka tu sēdi mierīgas upes krastā, un katra doma, kas parādās tavā prātā, tu maigi
uzliec uz nokritušas koka lapas. Palaid šīs lapas leju pa straumi. Vēro, kā tās lēnām aizpeld tālāk. Attālinās, līdz izzūd pavisam. Un tad maigi atgriez savu uzmanību pie savas elpas. Tava elpa ir kā enkurs, pie kura tu vari atgriezties atkal un atkal, kad prātu pārņem domu straumi. Ja prāts atkal aizklīst, pamani, kādas domas tevi ved projām. Šī pamanīšana pati par sevi ir vērtīga, jo ar to tu stiprini spēju pamanīt un atlaist, un maigi atgriezties atpakaļ pie savas elpas. Var gadīties, ka tavu uzmanību novērš ķermeņa sajūtas, sāpes, diskomforts, nieze, vai arī emocijas, skumjas, prieks, neapmierinātība, satraukums. Pamani to un pieņem visu, kas parādās. Nenosodi, nenoraidi, vienkārši vēro. Un atgriez savu uzmanību atpakaļ pie savas elpas. Ieelpo un izelpo. Seko savai elpai visā tās gaitā, kā tā ieplūst un kā tā aizplūst. Tagad turpini elpot savā ritmā pāris minūtes. Mēs pamazām tuvojamies meditācijas noslēgumam. Pievērs uzmanību tam, kā tu šobrīd jūties. Kādas sajūtas ir tavā ķermenī? Sajūti telpu, kurā tu atrodies. Vari maigi pakustināt savu ķermeni, rokas, kājas. Un, kad esi gatava vai gatavs, lēnām atver savas acis un maigi atgriezies šeit, savā ikdienas apziņā. Un atceries, ka elpa vienmēr ir ar tevi. Tā ir vienmēr klātesošs atbalsts, kas tev var palīdzēt atgriezties pie sava iekšējā miera, jebkurā tev nepieciešamajā brīdī. Paldies, ka tu veltīji sev šo laiku.